Folkloras centrā Namīns ap Lielo Zupas katlu pulcējās jaunie folkloristi no Liepājas, Rīgas un Rēzeknes. Līdz šim jauniešiem Latvijā nebija sava etnomūzikas un kultūras festivāla, tāpēc par nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūras organizētajām etnodienām dalībniekiem bija patiesas prieks. Katram novadam ir savs specifisks, tas viss ir dziesma, ir valoda, ir īpašības. Un šeit, ko jūs cerat iegūt? Tāds tusiņš vienkārši vai kaut kas vairāk? Tusiņš un pilnveidošanās pieredzi savu dabūt. Pilnveidošanās galvenokārt jau. Piedalīšanās arī. Etnodienu ietveros jaunieši gan klausījās lekcijas par vijolēšanas tradīcijām un citām tēmām, gan aplaudēja mūzikas akadēmijas topošo etnomuzikologu priekšnesumiem, bet vakarpusē Namīnā notika Liepājas folkloras kopas baļķi un citu folkloristu koncerts un īsteni latviski danči. Mēs nevelkam tautas tērpus vienam šajā brīdī vai kaut kā. Mēs spēlējam ģitāras un visādas tādas lietas, kas nepiestāv varbūt citos folkloras pasākumos. Un es domāju, ka šis tāds varētu būt viens no tādiem pieredzes apmaiņas pasākumiem, varētu ar laiku piesaistīt arī kaut kādas starptautiskas, piemēram, ingauņas lējušas, kaut ko tādu, un veidot kā tādu festivālu jau. Šoreiz etnodienām nebija pārāk daudz apmeklētāju, tomēr organizatori cer, ka dalībnieku skaits ar katru gadu pieaugs, un laika gaitā jauniešu etnodienas kļūs par vērienīgu festivālu, kas aktualizē senā folkloras mantojuma vērtību mūsdienu kultūra vidē. Ines Ķester, Ģirds Kartsons, televīzija Dzintara.